Sveicināti, darbie skatītāji! Šis būs vairāk kā informatīvais video nekā spēles epizode. Un tā kā mēs epizodes 5. beigās runājam par to, ka katrs skatītājs var piedalīties mūsu atbalstā, Lemona atbalstā, kanāla atbalstā, būstošanā un pat kontentu izveidošanas piedalīšanās pasākumā varbūt. Un tātad situācija tāda, ka atbalstot Lemonu suni, mēs šo akontu spēlējam uz priekšu. Un, protams, free-to-play pasauli ir ierobežots kontents, ierobežots daudzums, ko mēs varam darīt. Un, protams, epizodēm ejot uz priekšu, drīzumā vajadzētu pārslēgties no free-to-play uz membership pasauli, kad free-to-play būs pabeigts un izdarīts viss iespējamais. Un nākamā lieta tad ir tā, ka mums jau ir iegūts bonds, un lieta tāda, ka par katru bondu, protams, būs video, informācijas, un ja kāds piedalās kontenta veidošanā, piemēram, kā iepriekšējā epizodes beigās bija minējis, cilvēks, kam nav žēl bonds, var ziedot vienkāršu bondu, var ziedot bondu pret kādu video, ko cilvēks pats vēlētos redzēt, piemēram, nezinu, grib redzēt īstās dzīves cooking video, nometa bondu un var uztaisīt video cookingu, var zupas, kartupeļus, grillus, ko cilvēks vēlās, to mēs, protams, visu var sarunāt. Protams, pa bondu ir pieejams reklāmas, par bondu ir pieejams, kontents no Runescape, palielam viss ir iespējams sarunāt un tam līdzīgi. Un tā kā mums ir pirmais bonds, tad arī, kā lai saka, šis ir pirmais informācijas video. Galvenā lieta, kā bondi tiks transferot, ir caur Mr. Mārtiņu. Čatiņā var redzēt, jau bija trades, bet, protams, nevar notreidot, jo mēs esam Ironmans, bet ir bišķi savādāks veids. Un teorētiski mēs esam ieguvuši pirmo bondu jau. Un, pirmais bonds mums ir vairāk reklāma, par ko mēs tūlītās tad runāsim tālāk, tāpēc nekur nepazūdam un dodamies tad uz reklāmas pauzīti, kā mēs ieguvām bondu. Tātad mēs esam ieradušies reklāmas punktā. Reklāma ir Runescape Latvija Discordam, kas ir arī Runescape Latvija klans. Protams, mēs invitosim jūs, dargos skatītājus, kuri spēlē Runescape Latvijas klanā. Discorda links, protams, būs pieejams aprakstā video. Un tātad, kā mēs tikām pie pirmā bonda, pie pirmā boosta uz premjeru pusi. Un tātad situācija tāda, kā mēs redzam čatiņā, uzvarēja bondu Epic Pump. Epic Pump mums ir Epic Pumps. Un viņš uzvarēja konkursiņā, kas notiek klanā ļoti bieži, katru nedēļu, var vinnēt bondiņu, naudu, ieročus, itemus. Un tātad situācija tāda, ka Epic Pumps piedalījās bondā, un viens cilvēks vinnēja 75 miljonus, viens vinnēja bondu. Un tad notika tā, ka Epic Pumps vinnēja bondu, bet viņš nebija izdarījis savas lietas, kas bija jāizdara, un tika rerollots bonds un ieguva Mr. Mārtiņš, kas ir Lemona sutiners, un viņš arī tas cilvēks, kas to pirmo bondiņu mums tad beigās sagādāja. Bonds, protams, ir iegūts palielam pateicoties Epic Pumpam, bet tā kā viņš neizdarīja to, ko viņš neizdarīja, tad beigās tika rerollots un viss tika nogādāts pie Mr. Mārtiņa.
un Misters Mārtiņš tā kā cenšas atbalstīt Lemonu visgrūtākajā brīdī, tad viņš ir apņēmies, kā teikt, darīt darbu ar suni un morāli kaut kā atbalstīt Lemonu, tāpēc, jā, pirmais bondiņš ir Sutinera, un šī ir reklāma Runscape Latvija klaniņam, kas ir gan Discords, gan Runscape'ā pats klans. Čatiņš ir publiskais, kur cilvēki runā par visu kaut ko. Ir pasākumi notiek arī dažādi veidi, kas ir EOD, jeb Next Big Boss Fights. Tad ir arī raids, veseli divi notiek, kas ir Beastmasters un Jakamaru. Un, protams, ir citi bossi, ko nodarbojās sagaidīšanā. Protams, jūs, kad iejoinosiet klanā, tad Discordā vai klanā, tad arī būs paziņojums par to, ka jūs esat sveicināti. Ir sasniegumu loks, kur visi liek sasniegumus, un cilvēki ļoti, ļoti ir laimīgi par to, ka viņi var parādīt, ko viņi labu iegūst no dropiem. Un tā kā mēs redzam, ka ir viss kaut kas, mēs iegūstam visu kaut ko. Un baigi forši, tas ir cilvēki parāda savus sasniegumus, visi lepojās, visi cenšas darīt kaut ko līdzīgu. Ir pamācības dažādu bossu, kas ir ļoti jauki. Ja tu esi jauns cilvēks, kas sāc spēlēt Runscape, droši joino Latvijas Discordā, Latvijas klanā, cilvēki palīdzēs, būs pamācības, paņems pasist bosiņus, viss notiksies. Ir mēdī, kur cilvēki liek video, YouTube video, kur ir informācija un vēl viss kaut kas pieejams. Ir boti, kas palīdz informācijas ziņā, piemēram, kur Misters Andrejs uzrakstīja PC bondu un parādās automātiski cenas, Instabais, Instasales, un tu vari aptuveni zināt, par kādu cenu tu vari iegādāties bondu. Ir mūzikas bots un arī dažādi citi boti vajadzēja būt, bet neredzu, ka kāds būtu izmantojis. Protams, klanā ir Citadele, kur katru nedēļu var ieiet, nokopot resursus, iegūt papildus pieredzi, kas arī ļoti forši ir. Fashionscapes, cilvēki rāda savus skaistos izskatus. Piemēram, cilvēks Zigis mēģina atrast pareizo ķirbi izskatu, kas ir ļoti patīkami. Un cilvēki ar toņiem spēlējās. Un kas ir īstenībā forši, tas ir dizainisks iespējas, kā tu vari parādīt savu izskatu. Protams, ir jaunumi Runscape, kas viss ir par Runscape pilnībā. Runscape eventi, kas spēlē notiek, ir Wilderness, ir ārpus Wilderness un vēl visādi dažādi pasākumi, kas katru stundu vai katru 4 stundas notiek. Protams, roles, kur var pieteikties uz visiem vajadzīgajām lietām, un kad tiks ietegots, tad arī tev būs paziņojums. Kas jāliek uz brūņām, uz ieročiem, arī ir bingo vakari, kad kā lai saka, vāc bossu dropiņus, vēl visu kaut ko, un tad aiziet vislabākais, kā lai saka, bingo vakars. Protams, bingo dalība, kur katrs liek savas bildītes, par ko viņi ir ieguvuši, un voice channeli. Un palielam, jā, pirmais bonds ir par to, ka šis ir informatīvais, mēs esam pirmais bonds iegūts, būs otrais bonds, mēs taisīsim nākamo video, protams, par katru bondu nebūs tā, ka vienā dienā būs 3 video par bondiem, katru dienu būs atsevišķs bondu video, protams, ja viņš būs iegūts, tiks iegūts un jau būs īpašumā. Un palielam, jā, šis ir Runscape Latvija Discord grupa, kas ir saistīts ar Runscape Latvija klanu pašā spēlē. Un jā, šī bija mazā informatīvā video par to, kas te notiek.
Un tad, jā, dodamies apakaļ spēlē. Tātad, jā, mums ir mazā reklāma bijusi. Ja vēlaties, droši piejoinojiet Latvijas klanā, Latvijas Discordā. Links būs apakšā, klana nosaukums būs apakšā. Un, protams, atgādināšu vēl vienreiz cilvēki, ja jūs vēlaties piedalīties video tapšanā, kaut kādā plānošanā, atbalstīšanā vai kā savādāk, jūs varat droši sazināties ar Mr. Mārtiņu, Sutineru, kas ir Lemona atbalstītājs. Viņa Discorda niks, kā ar viņu sazināties, arī būs aprakstā, lai jūs arī droši sazināties, nodot bondus, nodot informāciju, nodot apmaiņu, lai tas atbalsts tiktu uz priekšu kustināts. Un tātad, jā, kā minēju iepriekšējā epizodē numur 5, tas, kad, ja jūs vēlaties redzēt kādu video, kas ir ārpus spēles vai spēlē kaut kādu kontentu, es nezinu, tur redzēt 4 stundas, kā sit vienu bossu un tad redzēt iznākumu, cik var nopelnīt un tam līdzīgi, vai arī kaut kādu noteiktu kontentu, ko vēlās redzēt. Un to visu var iegūt bonda cenā vai aptuveni tam līdzīgi. Un runājot par membership un bondiem, ko mēs uzspiedīsim benefits un bonds, un kā redzam, bankai vietu boosts ir 3 un 7 bondi, un premjers ir 20 bondi, tad reiķinam 27 bondi kopā. 27 bondi ir vienāds ar 27 video, kas ir tikai informatīvie, plus tie 27 bondi var pārvērsties daudz video. Un, protams, ja kāds vēlās Lemona sunim nomainīt kanāla YouTube nosaukumu vai pašā in-game nosaukumu, tad, protams, tas vairs nav bonds, bet tas jau ir 2 bondi, jo viens bonds izmaksā nomainīt vārdu, un otrs bonds būtu par vārda mainīšanu. Tātad, ja vēlās nomainīt profila vārdu, tie ir 2 bondi, vēlās YouTube kanālu vārdu nomainīt, tie ir 2 bondi. Un kopumā tātad visa informācija vajadzīgā, lai varētu sazināties ar Sutineru Mārtiņu vai Latvijas klānu vai Discordā tikt, tātad viss būs aprakstā. Mums ir līdzīgs cilvēks skrienoši. Wow! Nice! Jā. Un tad, jā, es teikšu, liels paldies visiem, kas noskatījās. Visa informācija būs aprakstā. Un tiekamies nākamajā epizodē, kas visticamākais būs tuvāko dienu laikā, jo internets ir ļoti lēns. Es pusotru dienu uploadoju pēdējo epizodi. Un teiksim tā, ka, protams, katram ir darbs, katram ir savas lietas jādara. Bet viss notiekās, visu mēs būstojam uz priekšu, un tad jau tiekamies nākamajā epizodē, un visu labu!